Opšim pielaidīs naksniņā Bemsa, kā tur īsti viņam klājās. Jo iepriekš pa dienu bija diezgan bēdīgi. Atceraties paši, kāds tur vidzīgs bija, kad galīgi nelaica, kaut gan kvalsacas bija nomainītas. Pirms pāris mēnešiem rādīja 2, bet realitātē bija 3 jau. Kvalsacas nomainīja, bet toties viņš lēca ļoti slikti. Brateļniku liekas to, kad kvalsaču bloks ir atčau. Opšam rītdien brauks pārbaudīt kā un kas. Tagad pa nakti viņu pielaidīs, tā lai viņam rītdien nav nemaz tik grūti pieliekt, lai viņš var tikt līdz servisam. Mēģinās pielaist viņu, kā viņam tur būs šobrīd. Skatāmies. Opa! Ja nopietni, tad viņam jau tagad bija grūti. Labi. Ārā ir mīnus, jā, es saprotu, bet jebkuram dīzeļa dzinējam vajadzētu pieliekt tīri labi, ja viņam viss ir kārtībā. Tāpēc, kāpēc jaunie dīzeļi laic tīri normāli un brauc ikdienā pilsētā. Tas ir jautājums, jā. Jo visām kvalsacēm būtu jābūt labi, bet realitātē tomēr, man 3 dienas pastāvēja tačka. Es biju holidejā, bet pēc tam tā kā atbraucu no holidejā, nevarēju pielaist to, kur iepriekšējais fiziks, tas, kurš ir. Grūti saprast, kāpēc tā. Jo pirms tam bija servis. Servis bija no 2 kvalsacēm. To, ko mēs iepriekš ar brateļnieku zinājām, realitātē bija jau 3. Tika nomainītas kompī skatoties. Tagad jūs paši redzēt, kā viņš pielēca pēc stundām 5 ārā stāvot. Kaut kā tā, viņš pasildās. Panākt jāpieliež vēl reizītē, lai no rīta būtu viss normāli. Lai nevajadzētu tā, kad motoram ir diezgan grūti. Man necepīja, ka tehnika ir kaut kas pavisam neiespējams, bet viņai tas ir jāizpilda realitātē. Kaut kas nav izsekots līdzās, jo es cenšos sekot līdzās. Bet servisa večiem pizdi jādod, jā, ir pateikts, ir pa viens uzdevums, bet realitātē viņi pavisam citu kaut ko nepaskatās. Kāpēc? Kaut gan viņi zina šitās visas lietas uz ziemas lietām. Opšam izdomāsim, skatīsies. Sataisīs čuvaki, viss kārtībā. Viņi zina, ko dara. Man pašam tiešām nav laika tam visam. Tā, ja es varētu parādīt YouTube, kas un ko. Tikai tāpēc es jautāju visu laiku, ko daram ar Audi? Jo ar Audi mēs varētu kaut ko bliest vaļā. Audi, kamēr šobrīd ir ziemas migā, mēs varētu viņu pārkrāsot, mēs varētu viņu gan pārkrāsot, gan uz martu jau aprīlu uzlikt diskus lielākus virsū. Man ir padomā kādi borbeti. Jā, viņi ir Merša borbeti, viņi nav vienāda platuma diski, kas ir 9E, bet dažādā platuma diski, kas ir 9E un priekšā, man liekas, 7,5 vai 8. Augstārā. Kaut kā tā. Ar Audi, ka būtu diezgan jaudīgs pasākums.
Jo viņu varētu apsēdināt tā līdz ručkai. Tā, lai, tikai un vienīgi uz traļa un tikai un vienīgi uz kaut kādiem pasākumiem. Tas būtu čotkā ideja. Izdomāsim. Mums vajag kaut ko izdomāt tā, lai mums kopā ir jautri, lai mēs varam kaut ko izdomāt saistībā ar kontentu. Kaut kā tā. Jo Bems, es neticu, ka viņš tik slikti 173 kW lektu mīnus 12 grādos. Nezinu, cik tagad rāda. Cik tagad rāda? Pilna bāka 600 tikai var nobraukt, skaidra lieta. Bam. Es jau aizmirsis, kur ir jāskatās, cik daudz to mašīnu, kad skāmēnais skāms. Kaut kā tā opšam. Jā, labi, lai pasildās mašīnīte. Izskatās viņš, piedodiet atvainot, bet viņš izskatās ļoti zvērīgi. Viņš var uzbraukt uz jebkuras kupenas, viņam nav svarīgi tas. To es uzbrauc, izdari, aizmirst, izpildi. Čotkīs aparāts. Tas ir aparāts, ar ko tu vari realitātē vīlēt riņķi un nezināt bēdu. Monstrs augšņi. Monstrs. Tikai tas man viņā patīk. X-drives 4x4. Viss faceliftā M-pakablē. Tu ar viņu vienkārši uzliec jaunas riepas uz 20 diskiem, dažāda platuma, un tu vari maukt ar viņu, kur tu vien vēlies. Jo realitātē, viņš gan pa kalniem mauc tā, kā viņam vajadzētu braukāties, un čotkīs aparāts. Man cepī. Paldies brālim, ka viņš viņu izvēlējās priekš mani. Reāli labs aparāts. Opā! Čotkīs.